Šī video mēs apskatīsimies week 2 praktisku problēmu no vowels. Tātad tas ir uzdevums, kur ir jāizvieto konkrēti burti. Mums jāizvieto A, E, I un O. Mums ir jāsaņem kāda vērtība jau palaižot programmu. Un mums ir jāizveido funkcijas. Tad sāksim ar to, ka izveidosim mapīti, kur šodien strādāt. Izveidosim mapīti, kur likt šos te izmēģinājumu uzdevumus. Un lejupielādēsim uz savu virtuālo vidi konkrēto uzdevumu. Tā mums ir dots neliels šabloniņš un nedaudz arī priekšā pateikts, kam kur kā jābūt. Tad šie te mainīgie arg-C un arg-V ir lietas, ko mēs varam pierakstīt klāt, tad, kad mēs palaižam programmu. Tātad mēs rakstītu nevis punktu, slīpsvītru un programmas nosaukums, bet vēl beigās aiz attarps pierakstīt klāt kaut kādas vērtības, ko gribētu nodot. Attiecīgi, pati programma izskaitīs, cik ir pieliktas vērtības aiz programmas palaišanas, tas izveidos šo te arg-C, argument count, un ierakstīsies šīs te vērtības konkrētajā masīvā arg-V argument values. Šī masīvā vienmēr jau būs viena vērtība, līdz ar to minimālais skaits vienmēr būs 2. Un viens no pirmajiem uzdevumiem mums ir pārbaudīt, cik tur ir tās vērtības. Nu, tā kā tam mums ir jau gatavs mainīgais, tad mēs to uzreiz varam arī izdarīt. Tātad if arg-C nav vienāds ar 2. Ja programmā ir norādīts, ka ir tikai viena vērtība, ko jūs varat padot, līdz ar to jābūt 2. Ierakstīšu arī komentārā arg-C 1 tikai standarta vērtība, tātad tas ir kaut kas ierakstās palaižot programmu. Arg-2 ir ievadīts viens papildus arguments. Attiecīgi, ja būs vairāk, tātad mums jau ir bišķīt pa daudz. Ir noteikts uzdevumā, ka mēs varam paši pateikt, kāda būs tā kļūdiņa, ko izvadīt. Gadījumā, ja ir nepareizs argumentu skaits, es ierakstīšu vienkārši error un slīpsvītra N, attiecīgi tātad rindas pārnesums. Un tad man jāraksta return 1, kā ir instrukcijās noteikts šī te punktā. Ja main funkcija, tātad galvenā programma daļa, kas automātiski palaižās, atgriež return 1, tad programma ir beigusies ar kļūdu. Attiecīgi nākamais, kas būtu jāizdara, būtu jāmēģina tikt klāt pie šī te masīva. Es izdarīšu papildus, tātad mēs varam izvadīt to, ko mēs tur esam saņēmuši. Tie ir, lai redzētu, pirms mēs darbojamies. Tā kā tas ir masīvs, tad šis te mainīgais satur vairākas vērtības. Es varu rakstīt arg-V, kvadrāta iekavs un numuriņš, kuru vērtības vēlos. Standartā numerācija sāks no 0, līdz ar to tas otrais arguments, ko mēs ierakstam, nevis programmu pati palaižoties, ir ar numuriņu 1. Pilkšu te arī viens pārāvumu. Make no vowels. Un, ja es palaidīšu vienkārši, man pateiks error. Ja es pierakstīšu kaut kādu mainīgu, kaut vai vārdu hello, redzam, ka man izvada to, ko es esmu tur pierakstījusi. Tātad tas mehānisms mums strādā. Attiecīgi mums ir nepieciešams izveidot funkciju, kurā aizvietos šos konkrētos burtus. Ar funkcijām ir interesanti, tehniski funkcijas jāraksta būtu pirms main,
Bet mēs varam pirms main uzrakstīt funkcijas deklarāciju un pēc tam rakstīt funkciju. Nu tā, lai, ja main daļa ir svarīga un īsa, lai mēs viņu varētu paturēt augšā un pārējās funkcijas likt kādā citā vietā. Tad funkcija pēc būtības ir koda gabals, ko jūs uzrakstat vai kāds cits uzraksta pirms tam, un jūs tikai viņu izmantojat un izmantojat viņu atkārtot parasti. Šī gadījumā mēs rakstīsim string replace. Un mēs nodosim vienu parametru, argumentu, string input. Tad šis te būs man funkcijas deklarācija, kura ļaus man rakstīt visu funkciju nevis šeit augšā, bet kaut kur tālāk. Mēs varam arī nokopēt šo sākumiņu, jo viņš būs vienāds arī tad, kad mēs viņu reāli rakstīsim. Un reāli mēs viņu rakstam starp divām figūru iekavām. Tā kā darbiņš mums būs ar tekstu, mums ir jānosaka teksta garums, lai mēs varētu iet pa vienam simbolam. Mums ir nepieciešams augšā pie include papildināt ar string.h, kas mums nodrošinās iespēju noteikt teksta garumu. Attiecīgi šeit mēs varam saīsinātā veidā pierakstīt no sākuma, kas uz ko mums jāsamaina. Tātad A uz 6, E uz 3, I uz 1 un O uz 0. Tīri, lai mums mazāk jāskatās uz šo tekstiņu un nav jāmeklē pēc tam. Tad, kā jau teicu, lai mēs ietu cauri visam tekstam, mums ir no sākuma jānosaka, cik tur daudz kas ir. Tad int, piemēram, count ir strlen, stringlen, tātad input. Tad nekas, kad augšā mainā mums tas nesaucās input mirklī, ka mēs izsauksim funkciju, tad mēs to mainīgu nodosim un viņš tikai iekš šīs konkrētās funkcijas sauksies input. Un tad mums vajadzētu cikliski tam visam iet cauri. Tātad for int I, skaitītājs I. I ir mazāks par count. Tātad atceramies, visa numerācija programmēšanā sākās no 0, līdz ar to vienmēr būs 0 un vienmēr būs mazāks par kopējo skaitu, jo skaits tiek noteikts skaitot 1, 2, 3. Numerācija ir 0, 1, 2, 3. Attiecīgi I++, lai pa vienu palielinātu skaitītāju. Un tad mums parādās jauna tāda struktūra. Ja mēs iepriekš izmantojam if, kuram praktiski ir tikai nosacījums, un tad jau mēs kaut ko daram, tad šī gadījumā mēs izmantosim switchu. Burtiski tulkosies kā slēdzes. Viņš arī aptuveni tā arī strādā, jūs dodat daudz variantus, kas var notikt, un viņš izvēlās atbilstošo. Tātad, lai tiktu konkrētajam burtiņam klāt, mēs arī rakstīsim input kvadrāta iekavas I. Teksta virknis, string, mēs varam izmantot arī kā masīvu. Princips ir ļoti līdzīgs, pat brīžiem vienāds, ar lielāku atšķirību, ka tas ir tomēr teksts un beigās sanāk tekstiņš, kamēr masīvam tomēr, tās ir atsevišķas vērtības domātas jau no sākuma. Tātad inputī nozīmē, ka nosakam 0, 1, 2, 3 burtiņš no šī te ievadītā būs. Tad mums ir jāraksta visi gadījumi, kas mums būs. Gadījums sāks ar vārdiņu case un vērtību, kur mēs meklējam. Tad ir calls un ir pieņemts pārvietot kursoru par vēl vienu atkāpi. Un lai būtu redzams, kurš gadījums ir, kur rakstīts. Un tad mēs varam teikt, ka input I, konkrētais burts, ir 6. Bet šī mirklī pievēršam uzmanību, ka gan A, gan 6 es rakstu apostrofos, nevis pēdiņās. Tātad, kad runa ir par vienu simbolu, mums obligāti ir jāraksta apostrofos, jo C valodai, ja ir pēdiņas, tiek uzskatīts, ka tas ir garš teksts un jāpieliek klāt beigu simbols, tad, kad beidzās teksts. Bet, ja ir viens simbols, kas saucās tehniski char, tad mēs liekam apostrofus, jo tur ir tikai tas viens simbols. Tad, kad konkrētais gadījums ir beidzies, mēs rakstam vārdiņu break.
tas pārtrauks switchu un turpinās izpildīt visu pārējo, kas aiz viņa seko. Ja šis break nebūs, tad automātiski izpildē pāries pie nākamā gadījuma, un var gadīties, ka jūs izpildat vairākus gadījumus pēc kārtas, un tam īsti nav jēgas, jo jūs tad samainīsiet īto simbolu no sākuma uz sešinieku, un pēc tam iespējams uz kaut ko vēl. Jo pārbaude notiek vienu reizi. Tātad šis te paņem jūsu konkrēto mainīgo, un šeit pārbauda. Ja šeit sanāca, tad viņš turpina vienkārši visu kodu līdz break vai līdz switch back. Ja nav breaks, tad turpina arī nākamos gadījumus. Tātad samainīsim E uz 3. Neaizmirstam break. Tā mums ir I. Ap šo mirkli varam, protams, sākt jau kopēt šo te burtu maiņu no iepriekšējām rindiņām, jo darbības sāk jau atkārtoties. Un pēdējais gadījums, O burts, I ir vienāds ar 0 un break. Ir iespējams ierakstīt arī else gadījumu, tātad tas šī gadījumā sauksies default, un tas izpildīsies gadījumā, ja neviens no šiem nosacījumiem neizpildījās. Tad, kad mēs to esam visu beiguši aizvietot, mums būtu jāatgriež mūsu rezultāts, tam mēs izmantosim vārdu return input. Tad, kad mēs nododam uz funkciju kādu vērtību, mēs darbojamies ar vērtību, kura ir iekš funkcijas. Mēs nemainam oriģinālu. Līdz ar to, tas, kas mums ir iekšā funkcija, visai pārējai programmai nav pieejams, līdz mirklim, kad mēs nosūtam atpakaļ ar komandu return. Funkciju mēs esam uzrakstījuši, tad tagad mēs viņu varētu pamēģināt izsaukt un izvadīt rezultātu. Ideālā variantā mēs veidojam atsevišķu mainīgo un iekšā funkcijas iekšā izvadas neizsaucam. Tas tehniski ir iespējams. Tad string output, jo funkcijas sākumā mēs pierakstījām string, tātad vārdiņš pirms funkcijas nosaukuma apzīmē, kāda formāta mainīgo mēs atgriezīsim. Šeit mēs ierakstām, ka mēs uz turienu aizsūtam arg1. Tātad šī vietā, tāpat kā te ir rakstīts, tiek sagaidīts, ka būs string. Un tad mēs varam pamēģināt izvadīt konkrēto iegūto rezultātu. Tā kā mēs esam saņēmuši string, tad mums ir jāraksta %s. Ierakstīsim arī rindas parāvumu un norādam, ka mēs tur liekam outputu. Ko pamēģināsim izveidot programmu un kaut vai vārdu hello. Tad redzam, ka samainījās man mainīgie. Tātad E ir 3, L burtiņi palika, O burtiņš samainījās. Un mēs varam paņemt check 50. Un pārbaudīt, vai programmā izpilda visus gadījumus. Vienu gadījumā, piemēram, jūs uzlikat, ka I nomainās uz I vai uz L. Tad redzam, kam bija sākumā jābūt ievadītam un kam vajadzēja senāk. Un visur ir zaļa smaidiņa, tātad mēs varam droši arī paskatīties stilu. Un šis uzdevums nav iesniedzams, jo tas ir treniņu uzdevums.